Šī video mēs apskatīsimies week 3 problēmu setu problēmu runoff. Tā ir balsošana ar prioritātēm, kas nozīmē, ka mums ir ne tikai kandidāti, ne tikai balsotāju skaits, bet mums sāk parādīties, ka katrs var iesniegt vairākas balsis. Šī gadījumā tiek diezgan plaši paskaidrots, kā tas strādā. Un pats svarīgākais, mēs šo uzdevumu varam izpildīt pa daļām. Tad mēs varēsim izveidot pa vienai funkcijai un katru funkciju atsevišķi pārbaudīt. Turklāt, šī gadījumā mums ir ļoti precīzi funkciju apraksti, kas palīdzēs mums atrisināt vieglāk šo te uzdevumu. Tad atvēršu šablonu. Šī gadījumā es izveidošu koda daļa nedaudz platāka un pārvietošu termināli pa labi. Notīrīšu terminālu. Tad pēc pārvietoju terminālu pa labi, tāpēc, ka šeit būtu ļoti liels uzskaitījums ar visādām pārbaudēm. Patīšu uz leju, lai mums ir redzams tātad uzdevuma teksts arī. To sabīdīšu nedaudz šaurāk. Tad mums ir diezgan plašs paraugs. Mums gan ir tikai CS50 un ST2 iekļauts. Uzreiz mēs zinām, ja mums ir ievada cilvēki, tad visdrīzāk mums ir jāsalīdzina teksts, kas nozīmē, ka mēs uzreiz varam ielikt include string. Ja mēs atceramies iepriekšējo uzdevumu plurality, viņš tur tiešām bija vajadzīgs. Mums ir noteikts, ka maksimālais balsotājs skaits ir 100, maksimālajie kandidāti 9. Mums ir masīvs, kas sastāv no 2 daļām. Tātad mums uzreiz tiek pieteikts maksimālā iespējamā vieta. Turklāt preferences, tātad tas būtu tās mūsu prioritātes. Mēs pasakām, kurš balsotājs, kurā vietā ieliek kuru kandidātu. Attiecīgi, tātad tas, kas tur glabosies iekšā, ir tas i-burtiņš, ko mēs izmantojam, lai ietu cauri visiem kandidātiem. Mums ir struktūra kandidāts, kuram ir parādījusies jauna lieta eliminated. Tātad bull tipa, kas nozīmē, ka tas ir status, piedalās vai nepiedalās balsošanā vēl. Mums ir masīvs ar kandidātiem un, protams, mums ir faktiskais kandidātu un balsotāju skaits. Protams, mums ir uzskaitījums ar funkcijām, pārbaudas, vai tiek ievadīts pareizs apjoms ar šiem cilvēkiem. Un tad sākās algoritms, kā tiek pārbaudīts viss. Tad mēs dabūnam balsotāju skaitu. Labi. Tālāk mēs paņemam visas balsis. Katru balsi ņemot, mēs pārbaudām, vai tā ir derīga, tad vai kandidāts eksistē. Un tad mēs noturam šīs te tā kā konkursu vēlēšanas, kur mēs pārbaudām visu. Tātad tabulēt mums atbildēs par to, cik ir palikuši kandidāti, print winner par uzvarētāju izvadu, ja balsošanas rezultāts ir acīm redzams un pārsniedz 50% balsu. Tālāk mēs meklēsim, cik ir minimālais balsu skaits, un ja visiem būs minimālais skaits, tad mums ir neizšķirts. Attiecīgi, ja mums nav neizšķirts, tad mēs izbalsojam tos, kam ir visi mazāk balsis, un piedalās tikai pārējie kandidāti. Pārējiem kandidātiem mēs atjaunojam balsis uz 0 un skatāmies, kurā vietā viņi ir otrajā prioritātē. Attiecīgi, pirmā lieta, kas mums ir jāizveido, ir vote funkcija, kura nosaka, kāds kandidāts mums vispār piedalās balsošanā, vai tāds vispār eksistē, un tam līdzīgas lietas. Tātad pirmais, kas man ir jāizdara, protams, for cikls, lai izietu cauri pilnīgi visiem kandidātiem. Kā ierasts mums ir mainīgais i, un salīdzinam to ar kandidātu skaitu. I++, lai mēs ietu cauri viņiem visiem. Ja kandidāta vārds, kas ir padots no ievades, sakrīt ar masīvā ītā kandidāta vārdu, string compare mums atgriež 0. Tādā gadījumā mēs varam pateikt, ka konkrētajā vietā mums ir derīgs kandidāts, un viņu mēs varam saglabāt šīs te prioritātēs. Tātad preferences masīvs ir tas pats, kas rank masīvs, tas pats, kas prioritātes masīvs.
Tikai tas, ka mēs liekam kā indeksu balsotāju numuru un rank, tātad šo te vietu, kurā prioritātē mums ir konkrētais kandidāts, un tad tajā iekšā konkrētajā elementā mēs saglabājam kandidāta šo te īto numuriņu, kuru mēs vēlāk varam saukt, piemēram, par kandidāta ID, lai būtu nedaudz vieglāk saprast. Ja kandidāts ir atrasts, tad mēs sakam, ka return true, kandidāts eksistē un programma var turpināties. Gadījumā, ja būs iziets viss cikls, tad mums nostrādā jau ierakstītais return false un kandidāts neeksistē. Un tagad parādās tā interesantā lieta, ka mēs jau varam pārbaudīt, vai mums viss sanāk. Pirmkārt, ar make run off mēs varam pārbaudīt, vai mēs neesam ierakstījuši kādu kļūdu. Šī gadījumā es esmu izlaidusi veselu zilbi, un man to skaidri pasaka priekšā, kurā vietā un kas ir jāieraksta. Palaidu atkal make run off, tātad viss man strādā. Šis ir moments, kad mēs varam aiziet nedaudz uz priekšu, nokopēt check komandu un to palaist. Tādā gadījumā mums nav jāveic entās ievadas, lai pārbaudītu, ka viss strādā. Un mums parādīsies diezgan īsā laika posmā, kurš būs īsāks nekā entās reizes rakstīt iekšā visus kandidātus, kas tad mums ir sanācis konkrētai funkcijai. Šis ir viens no uzdevumiem, kas demonstrē, ka funkciju nosaukumiem ir jābūt tādiem, kādi tie ir norādīti aprakstā, lai mēs varētu pārbaudīt. Tad redzam, te ir pāris zaļas maindiņi starp sarkaniem, tātad tie būs false positive, ka mēs varam dabūt reizēm arī kādu pārbaudi, ieskaitīt, kaut gan vēl nav izdarīts. Tie ir tāpēc, ka vienīgā lieta, kas tur ir iekšā, ir return, kas dod konkrēto rezultātu. Tas, kas mums interesē, ir novērtējumi pašā sākumā, ka fails eksistē, kompilēs, tātad tas ir tas, ko mēs ar make run off pārbaudījām paši, lai zinātu, ka mēs veltīgi nelaižam check. Un redzam, ka vote funkcijai visas pārbaudas ir izietas. Nākamais, ko viņš pārbauda, jau ir tabulate funkcija. Tātad mēs šādā veidā varam pa daļām pārbaudīt konkrētās funkcijas un zināt uzreiz, vai tas, ko mēs izdarījām, ir pareizi. Attiecīgi nākamā funkcija ir tabulate, kas nozīmē, ka mums šīs te balsis jau ir jāmēģina skaitīt konkrētiem kandidātiem. Tabulate funkcijā mēs īsti nezinām, kurā tātad vietā mēs atrodamies, mēs vienkārši skaitam visu balsotāju iedotās balsis. Šī gadījumā return tā arī paliks vienkārši return. Mums ir void norādīts, kā atgriežamais, līdz ar to return nekas nav jāraksta. Tad mums būs viens cikls, kas iet cauri visiem balsotājiem. Tad nevis kandidātiem, bet balsotājiem. Otrs cikls tajā iekšā, kas ies cauri kandidātu skaitam. Nevis kandidātiem, bet kandidātu skaitam. Šī gadījumā tas nozīmē, lai ierakstītu konkrēto prioritāti, jo prioritātes sakrīt ar kandidātu skaitu. Izmantoju mainīgo J, jo tas ir vienkārši nākamais alfabētā. Tad mēs noteiksim, kurš kandidāts ir konkrētajā vietā ierakstīts. Piemēram, ID apsaukt, kā jau iepriekš minēju. Sakam, ka J-tajā masīvu references elementā mums viņš ir ierakstīts, tad mēs viņu paņemsim. Mēs varētu tehniski rakstīt katrā vietā, kuras ieliku šo te ID mainīgo vienkārši preferences IJ, bet tas ir garāk, līdz ar to izmantosim iespēju, ka mēs varam izveidot mainīgo un to izmantot kā variantu tik klāt tam, vai konkrētais cilvēks jau ir izbalsots. Ja es ierakstu candidates ID eliminated, es nosaku, ka, ja cilvēks ir izbalsots, tad ir true, ja nav izbalsots, tad ir false. Kas nozīmē, ka man būtu jāraksta if un else, bet man nav ko rakstīt īsti gadījumā, ja viņš ir izbalsots. Līdz ar to mēs ieliksim priekšā izsaukuma zīmi, kas nozīmē not. Tad not eliminated. Not true ir false,
not false ir true. Tātad šī gadījumā es dabūnu, kā pagriezt otrādāk šo te mehānismu noteikti true false. Un es varu teikt kandidāts konkrētais votes plus un palielināt balsis. Attiecīgi, lai pārtrauktu šī mirklī ciklu, jo es atradu kandidātu, kurš nav konkrētajā prioritātē izslēgts no balsošanas, es rakstu break. Atkal iesim cauri procesam make, viss aizgāja, un check. Redzam, ka tabulēta ir nostrādājusi un esam veiksmīgi saskaitījuši balsis neizbalsotajiem kandidātiem. Gadījumā, ja kāds no uzdevumiem liekas grūtāks, tad skatāmies, ka iekšhints mums ir faktiski paskaidrojums ļoti, ļoti precīzi, kam tur ir jābūt rakstītam. Šis uzdevums tādā ziņā ir ļoti labvēlīgs, ka jūs varat jebkuru aprakstu paplašināti apskatīties, un tas jums palīdzēs saprast, kam tur ir jābūt, kādi mainīgie mums ir jāizmanto. Tālāk mums ir uzvarētāju izvadīšana. Ir aprakstīts uzdevumā, ka, ja ir vairāk nekā puse balsu, tad ir automātiski vinnējis. Pusi mēs rakstīsim kā float. Tādā gadījumā mums atkrīt nopaļošana, un mēs varam vienkārši paņemt balsotāju skaitu un to izdalīt uz 2. Tie būs mūsu 50%. Ja mums būtu teikts, ka jābūt precīzi 50%, tad mums vajadzētu int, jo tad atkristu variants, piemēram, 2,5. Šobrīd, ja mums vajag vairāk nekā 2,5, nu tā tad mums 3 balsis dara. Un visas balsis mums ir pilnīgi noteikti veseli skaitļi, līdz ar to vairāk par 2,5 mums sanāks. Ja mēs rakstīsim nopaļošanu, tad mums sanāks nevis 2,5, bet 3, un tad jau mēs varam rakstīt, ka ir lielāks vienāds ar 3. Bet gadījumā, ja mums ir 6 balsis, 50% ir 3, tad mums sanāks jau kļūda, jo ir jābūt vairāk nekā 50%. Līdz ar to ejam cauri atkal visiem kandidātiem. Ja kandidāts nav izslēgts no balsošanas, ja kandidātam ir vairāk nekā puse balsu, tad mēs izvadām un atgriežam true. Atceramies, ka izvadēm tiek pārbaudīts arī, vai satura enteru. Līdz ar to ne tikai šis strings, ko mēs izvadam, bet arī enters. Un kandidāts ītais name. Return true, pēc ka mēs esam saņēmuši pozitīvu rezultātu un uzreiz atgriezuši uzvarētāju. Palaižam make runoff, palaižam check 50 un paskatīsimies, vai mūsu funkcija darbojas kā sagaidīts. Šādai smalkai sadalīšanai funkcijas tad mēs redzam uzreiz, ka ir ļoti labi atdeva uz pārbaudīšanu. Ja mums parādās kods, kas mums atkārtojas, piemēram, regulāri šis te cikls iet cauri visiem kandidātiem, bet ja mēs apvienosim vairākas funkcijas vienā, tad mums parādīsies krietni grūtāk menedžējams kods un grūtāks algoritms. Līdz ar to šāda sīka sadalīšana var būt ļoti pozitīva priekš saprotamības programmai. Ar minimumu mums ir jādara tas pats, kas iepriekš plurality uzdevumā ar maksimumu, tātad mēs nodefinējam mainīgo un nosakam, ka, piemēram, 0. kandidāts balsis būs minimālais skaits ar balsīm. Šī gadījumā gan ir jāskatās, ka teorētiski vajadzētu pārbaudīt, kurš ir pirmais kandidāts, kurš nav izbalsots.
bet gadījumā, kad ir izbalsots, šis te mums nedaudz nojaukt. Problēma ir ar to, ka ja mēs norādīsim vienkārši 0 vai 100 vai kaut ko tam līdzīgu, tad mums būs diezgan liels skaitlis. Alternatīva tam, ka mēs norādītu konkrētu tātad šo te kandidāta balsu skaitu, ir paņemt, ka maksimālais balsu skaits ir max voters. Tas arī teorētiski mums der, tāpēc, ka tas ir lielākais skaitlis, kas ir pieejams. Un minimumam vajadzētu būt vai nu vienādam ar to, vai nu mazākam. Līdz ar to ejam cauri visiem kandidātiem. Ja kandidāts nav izslēgts, tad neaizmirstam šo te izsaukumu zīmi. Tad, ja minimālais balsu skaits ir lielāks par kandidāta balsu skaitu, samainam minimumu uz konkrētā kandidāta balsu skaitu. Un šī gadījumā return mums ir jāatgriež nevis 0, bet minimums. Jo mums prasīts, cik ir minimālais balsu skaits. Make run off. Un varam paskatīties, ka ir negaidīts. Tātad šī gadījumā negaidīta izteiksme. Tā kā vārds candidate neeksistē kā masīvs un priekšā ir not, tad viņš nesaprot, kam te ir jānotiek. Neaizmirstam, ka tā tad ir daudzskaitlis un palaižam vēl vienreiz. Redzam, ka minimums ir sanācis un mums tagad nepieciešams, ja nu ir neizšķirts. Lai noteiktu, ka ir neizšķirts, mums ir jānosaka, cik mums ir kandidāti, kas piedalās balsošanā vēl, un cik daudziem no viņiem ir minimālais balsu skaits. Minimālais balsu skaits mums jau ir padots funkcijai kā int min. Šeit vajadzētu tādus labus nosaukumus. Running candidates. Sākumā 0, jo mēs viņus visus noskaidrosim. Un candidates with min votes. Par mainīgo garumu īsti nav jāuztraucās, tāpēc, ka parasti vides pabeidz mainīgo nosaukumus. Šī gadījumā videi ir atslēgta šī funkcija, lai nodrošinātu, ka jūs cenšaties tomēr iemācīties, kā stilistiski pareizi rakstīt un pievērst uzmanību mainīgo nosaukumiem, lai ierakstītu tos pareizi. Ar for ciklu palīdzību mēs tātad iziesim cauri visiem kandidātiem. Šoreiz mēs skaitīsim divas lietas vienlaikus, vai kandidāts ir izslēgts no balsošanas un vai kandidāts ir ar minimālo balsu skaitu. Pirmais if atkal noteiks, vai kandidāts piedalās vēl. Ja piedalās, tad running candidates ++. Pēc tā mēs pārbaudam, vai kandidātam ir minimālais balsu skaits, tad vienāds ar minimumu. Ja ir, tad kandidāti ar minimālo balsu skaitu tiek palielināti. Tad, kad ir izietis viss šis cikls, tad mums parādīsies divas lietojamās vērtības, un mēs viņas varēsim salīdzināt. Gadījumā, ja neiekrāsojas, atceramies, ka tas nozīmē, ka mums ir kāda kļūda, un
un ir jāpārbauda mainīgā nosaukums. Tālāk pārbaudam, vai abi šie mainīgie ir vienādi. Ja tie ir vienādi, mēs atgriežam true. Kā redzam, šī gadījumā tas ir vienkārši noteikts nosacījums, ka mēs atgriežam true un nevis izvedam visus kandidātus. Make strādā, tad varam palaist arī check. Un mums būs palikusi viena funkcija eliminate. Tad moments, kad mēs saprotam, ka konkrētajam kandidātam ir minimālais balsu skaits, mums ir jau bijis pārbaudīts izstāja, un mēs varam viņus izbalsot. Šī gadījumā mums nav vajadzīgi nekādi papildus mainīgie. Iesim cauri visiem kandidātiem. Ja kandidātam balsis ir vienādas ar minimumu, tad mēs mainām viņa statusu. Turklāt šeit pat nav svarīgi, vai viņš ir bijis jau izbalsots. Tiek pārbaudīts salīdzinot ar konkrētu skaitu, līdz ar to tiem, kuriem viņi jau bija izbalsoti, nekas netiks mainīts, viņiem pēkšņi tur neuzradīsies, ka viņi nav izbalsoti. Mēs tikai samainīsim tiem, kuri nav bijuši izbalsoti un ir šis minimālais skaits. Make. Paskatīsimies, kur ir kļūdiņa. Šī gadījumā neierakstīju int. Vēl viena kļūdiņa. Un ir izlabots. Tad check 50, pārbaudīsim, vai viss būs. Tad pārbaudīsim uz stila kļūdām, jo tik garu kodu rakstot pilnīgi noteikti tāda vismaz viena būs. Un tad jau varēsim arī iesniegt. Redzam, ka ar to, ka mēs varējām katru funkciju atsevišķi pārbaudīt, mēs esam saīsinājuši arī laiku, cik ilgi mēs rakstam šo programmu, un tādējādi sev atviegloši darbu. Šī gadījumā norāda, ka kaut gan parauga kandidāta iekšstruktūras ir nākamajā rindiņā, viņam vajadzēja būt tai pašā rindā, kur aizvarošā figūra iekļauj vienkārši ar atstarpi. Tad tā ir stilistiska īpatnība, ko vajadzētu ievērot. Tālāk redzam, ka ir bijusi ierakstīta lieka atstarpe, tātad apstiprinām vienkārši, ka tiek samainītas visas vietas, kas neatbilst stila noteikumiem, un iesniedzam konkrēto uzdevumu. Neaizmirstam iesniegšanas beigās ierakstīt yes, un tad jau varam skatīties, cik esam ieguvuši punktus par uzdevumu.